Es esmu reperis Edavārdi, un es nodarbojos ar repu. Es repoju. Okay. Ieklausies manos vārdus. Es repoju no 2004. gada, un tas viss sākās ar to, ka es dzirdēju, kā skan reps, un man likās, ka tas skan baigi labi. Un tajā pašā laikā man likās, ka tas ir kaut kas tāds, ko es pats varu izdarīt. Un manuprāt, tas ir baigi svarīgs moments. Kā cilvēks sāk kaut ko darīt un kā aizraujās ar kaut kādu lietu, viņi ierauga kaut ko, kas viņuprāt ir fantastisks, unikāls, kaut kas spēcīgs, bet tajā pašā laikā viņi redz, ka viņi arī to var izdarīt. Pašā sākumā man iedvesmoja Eminems, un tajā laikā bija tā lieta, ka tu klausies dziesmu, un tas, kā ir ieskaitīts, tas iesit. Tagad, kad es esmu jau pieredzis pie tās mūzikas, tagad tā ir daudz retāk. Es sāku šķetināt, kāpēc tas skan labi, kāpēc tas mani tā ietekmē, kas tajā ir, kā viņš to izdara. Vispār The Marshall Mathers LP albums bija tas bija tas kodolreaktors, ko es redzēju, un kaut kur bija tā mazā atziņa, ka es arī varu kaut ko tādu vismaz mēģināt uztaisīt, un varbūt ar laiku man arī tas izdosies. Esmu Edavārds, un pašlaik mēs atrodamies mana albuma izlaušanās prezentācijas pasākumā Good Mood klubā. Cilvēki, kas ir dzirdējuši albumu un kur esmu dzīvē saticis, viņi saka, ka albums ir ļoti labs. Ja godīgi, es baigi nejūtu, ka, teiksim, ir cilvēki, kas skan kā es. Man liekas, ka es neesmu dzirdējis tādus izpildītājus, par kuriem var pateikt, viņš ir ietekmējies no Edavārdi, viņš skan kā Edavārdi. Un priekš manis tas ir kaut kāds rādītājs tam, vai tiek atstātas pēdas. Taču ir cilvēki, kuri raksta, kuri piekopja to pašu, ko es. Viņi piekopja tehnisku rakstīšanas stilu, daudzvārdenes, daudzvārdu atskaņas, metafors. Tas ir tas, ko es tā kā cēlu augstā godā un joprojām to daru. Un es domāju, ka dēļ tā, ka es to darīju, daudzi arī ir sapratuši to ideju, to fišku, un arī ir sākuši to darīt. Man liekas, ka tas ir mans ieguldījums. Otrs mans ieguldījums ir vienkārši labs materiāls, labas dziesmas. Ko reps ir devis man? Piemēram, ar to, ka es sāku repot, ar to, ka es sāku rakstīt un sāku pētīt, kā var uzrakstīt labi un sāku izkost to visu. Es pēkšņi atrados vienā visumā, vienā taisnē, piemēram, ar to pašu Eminemu, vai ar Jay-Z, vai ar Kanye Westu. Es atrodos tajā pašā visumā, kad es to daru. Es piedalos tajā visā. Un es atrodos ļoti tālu no centra, bet tajā pašā laikā es elpoju vienu un to pašu gaisu, ko Jay-Z. Ir baigi svarīgi tas, ka pateicoties man, citiem izpildītājiem, Latvija ir vieta, ir valsts, kurā ir ļoti kvalitatīvs pasaules līmeņa hip-hops. Es domāju, ka tas dod jaunu elpu, tas ir kaut kas svaigs. Esmu domājis par kaut kādu popmūziku un varbūt pat rockmūziku, tādu standartu latviešu mūziku. Man liekas, kaut kādā mērā viņa vairo un propagandē tās mūsu latviešu kuslās īpašības, vai ne? Tā mūzika ir kusla bieži vien, tā mūzika ir tāda, ka ar vienu kājiņu bišķi piesit ritmiņu, vai ne, un uzdziedi par mīlestību, mūzika kā radīta ofisam, vai ne? Man vienmēr likās, ka hip-hops, latviešu hip-hops, viņš ir tāds, viņā var pateikt daudz ko tādu, ko nevar pateikt citos mūzikas žanros, vai arī ko var pateikt un ko nesaka. Tā ir tā vieta, kur tu vari būt gan provokatīvs, gan cīnīties pret kaut ko. Tajā pašā laikā tu vari uzrakstīt arī bēdīgu dziesmu par savām iekšējām sajūtām. Bet viņai ir lielāks potenciāls uzrunāt, paņemt, atainot daudz vairāk emocijas kaut kādā mērā. Tā to es redzu. Man dzīvē viss kārtībā. Man viss dzīvē ir ideāli. Bet, ja godīgi, ir pāris problēmas. It kā tā standarta atbilde ir tas, ka
Tā ir cilvēku attieksme. Jā, patiesībā jā. Cilvēku neizpratni, tas ir galvenais ienaidnieks. Tas, ka cilvēki nesaprot, un esmu domājis, kāpēc ir svarīgi, lai cilvēki saprastu. Man liekas, ka foršāka sajūta ir, kad cilvēks, piemēram, saprot, ko tu mēģini izdarīt ar to dziesmu, ar to ātro flow vai ar to lēno flow. Un viņš pasaka, labi, es saprotu, ko tu izdari, bet tas nav priekš manis. Tā ir normāla attieksme. Bet, ja attieksme ir, es jau zinu, par ko tu tur runā, tu gan jau runā par noziedzību. Un vispār nedzirdot dziesmu. Un tā neizpratne atkal, manuprāt, nāk ārā no tā latviešu kusluma. Un tā ir kaut kādā mērā cīņa pret latviešu kuslumu. Tā nav cīņa par to, lai visiem patīk. Tā ir cīņa par to, lai cilvēki saprastu. Tas vairāk ir priekš tā, ka klau, šitais ir kaut kas foršs, paskaties, kā var sarakstīt tekstu, paskaties, kādas atskaņas var izdomāt, paskaties, kā es varu pasniegt savu domu un vēl to pasniegt ritmiski un skaties, es te ieflavoju ar tādu plūsmu, wow! Un tāpēc ir svarīgi tā izpratne un tāpēc neizpratne ir tas dabīgais ienaidnieks tam dzīvniekam, kas ir hip-hops, kas ir ienācis Latvijā. 90% no manas daļredzes, kas ir radīta līdz šim, es viņā būtībā runāju par savu nedrošību. Mana lielākā barjera ir mana nedrošība. Piemēram, dziesmas, kurās es rakstu par to, ka man viss izdosies, vai ne? Un tajā pašā laikā dziesmas, kuras ir ar kaut kādu melanholisku noskaņu, ir izritējušas no tās sajūtas, ka jā, nē, vai to darīt vai nē. Un es tieku pāri tam, es par to domāju tik tālu, ka es tam noticu. Es tam noticu pietiekami ilgi, lai uzrakstītu dziesmu. Uz 20 minūtēm es kļūtu riktīgi pašpārliecināts un riktīgi drošs par sevi. Jo es sapratu to, ka tā ir lieta, kuru tu tikai nosaki. Tu esi nepārliecināts, piemēram, vai tu esi tāds, un cilvēki, jā, ok, tu esi tāds. Tu esi pārliecināts un atnācis un uzstādi savus noteikumus, un cilvēki pakļausies tiem noteikumiem. Cilvēki tev nenāks un nemudinās mainīties. Cilvēki vienkārši pieņems tevi, kāds tu esi. Un tad no tā izriet, ka tas viss ir tikai kaut kāds slēdzis, kaut kāda viens solis, ko man jāpaspēr savā galvā, un esmu tur, kur es gribu būt, vai ne? Ja tu prasi, kāpēc es pie sarkanā stāvu, un kad radu es esmu no standarta tālu, ja tu prasi, kādēļ man nav pārpalu dārgu un vairs, patos nerīmēju pār... Nē, jums nav atvodu vārdu, vai ne? Balsojiet par mani. Un būs 40 eiro klāt pie vidējās algas katru gadu. Tāpēc! Yeah, and the vārdi, stāv pie beats.